Labvakar, dāmas un kungi, puiši un meitenes, visi, kas mājās sasēduši pie TV ekrāniem un esiet arī sveicināti jūs šeit, Laumiņielā 32, Rīga TV 24 studijā. Šodien ir īpaša diena, jo tieši no šodienas skaitot vēl tikai 2 nedēļas, tās ir 14 dienas. Pēc 14 dienām mēs noskaidrosim, kurš tad kļūs par pirmo un vienīgo Latvijas karokis TV čempionu. Tas nav daudz, tās ir tikai 2 nedēļas atgādini, un arī jau pēc šī raidījuma mēs noskaidrosim, kur būs tie 11 dalībnieki, kur jau iekļūs mazajā finālā, un pēc mazā fināla mums sekos lielais grand finālo, un pēc grand fināla jau nākamajā dienā dalībnieki leks 3. Tie, kas būs tikuši tālāk, proti, tie 3 jau leks uz kuģa un dosies uz Baltijas jūras čempionātu. Bet runājot par šodienu, dāmas un kungi, ar ovācijām šodienas dalībnieki ir ieradušies šeit pie mums studijā. Lūdzu! Tie ir viņi! Viņi mums tiešām ir jāapsveic, jo viņi ir tikuši tik tālu, cik daudz citi nav tikuši, kā jūs to redziet. Nu tad jūs esat gatavi šodien? Un vai skatītāji ir gatavi? Un vai žūrija ir gatava? Jā, žūrija ir gatava, kā jau vienmēr, tas man priecē. Ja reiz runājam par žūriju, tad ķeramies tam vērsim pie ragiem. Dāmas un kungi, tagad ar aplausiem un ovācijām gribēšu, lai jūs sveicat mūsu žūrijas šīs dienas pirmo žūrijas locekli, gribēju teikt. Dāmas un kungi, dziedošais policists Nikolais Puzikovs, lūdzu ar aplausiem. Psihoterapeite, apburošā. Teiksim, tā varētu teikt, ir aktrise, vai ne? Tā var arī tev teikt, aktrise, vienkārši apbroš dāmas un kungi. Aina Poiša, lūdzu, aplausus! Un nu jau reiz jūsu plaukstīgas ir iesildīts, ir pienācis laiks saukt to, kas mums tur kaut kur vienmēr nāk ārā pa tām durvīm. Es gribētu, lai jūs visi kopā sitat plaukstas ritmā. Sākam sist ritmiņu. Brīdi, 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 brīdi. Dāmas un kungi, tas ir brīdis. Tas ir viņš. Es varētu teikt, pat Baltijas karokes lielais priekšnieks. Mans boss pats brīdis. Sveiciens visiem! Ja reiz brīdis ir ieradies, es domāju, nav ko turēt to sveci zem pūra un sākam iesildošo dziesmu par tiem šiekuriem. Lai iet DJs spiež play un dziedam visi līdzi. Aiziet sitam ritmiņu! Kuri rūsānas spalvas, tie, kuri visiem krīt uz galvas. Kuri rūsānas spalvas, tie, kuri visiem krīt uz galvas. Un man nav žēl, 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 un man nav žēl. Tikko teiks, no būtu uz prāmības un šo dziesmu dziedātāju, domāju, noteikti. Ir tas labi, vai ne? Jo, ir kādam slikti. Ja kādam slikti, varētu iet projām uzreiz. Nu tad aplausus visiem! Aplausus jums un aplausus mums!
Es domāju, ka ir pienācis laiks, ka skatītāji ne, bet mūsu šīs dienas dalībnieki var droši ieņemt savas vietas zālē, bet jau tie, kas jau zina, kas ir pirmie pāri, jau saktojas zemajā startā un grasās skriet augšā uz skatuves, bet jums atgādināšu par to, ka šī čempionāta pirmo 3 vietu ieguvēji saņems vienreizēju iespēju doties uz Baltijas jūras kroķes čempionātu bez iepriekšējas atlases, piedalīties tur un cīnīties par pašu lielo titulu. Un tajā piedzīvojumā, protams, doties kopā ar saviem draugiem, ņemt līdz draugus, radus un visus pārējos, kas tik tur nāk prātā. Tas būs tiešām tāds vērienīgs pasākums arī, uz kuru došos es un Frīdis. Vai ne, Frīdi? Protams, jā. Protams, tieši tā. Ja jūs gribat mūs satikt ar Mārtiņu Sprāvi, tad jums ir noteikti jābūt pirmajā trīniekā šī čempionātā. Bet ir iespēja doties... Vai vienkārši jāatbrauc? Jā, var iespēja doties uz Tallink mājaslapu, ieķert pa biļetes 16. maijā. Pirmdien no rīta jūs esat atpakaļ, bet jūs būsiet atpakaļ tādi... Kā Frīdis saka, tādi... Iedeguši. Jā, iedeguši, teiksim tā, iedeguši. Bet nu gan izstāstīšu visiem TV skatītājiem šeit klātesošiem par to, kā tad viss šovakar šeit notiksies. Pavisam vienkārši. Dalībnieki uzstāsies pa 2. Viens dalībnieks un otrs dalībnieks. Es viņus piesaucu, pasakām vārdīgus, uzvārdīgus, ko kā un tā tālāk. Vienam ir zaļā kartīte piesprausta pie krūtīm, otram ir sarkanā kartīte. Tas jau neko īsti nemaina. Tikai maina to, ka žūrija skatīsies uz tam kartītēm, viņi klausīsies dalībniekus, kā viņi dziedās. Arī jūs viņos noteikti klausīsies, un arī jūs TV skatītāji. Un beigās žūrija vērtēs. Viņi izteiks komentārus un vērtēs vai nu par zaļo dziedātāju, vai nu par sarkano dziedātāju. Tas dziedātājs, kurš saņems vairāk balsis, tiks pie čempioniem. Tas, kurš diemžēl nesaņems tās vairāk balsis, saņems mazāk, tas dosies šeit pie zaudētājas soliņa, bet, nu kā saka, tas, kurš zaudē, tam ir lielāks spars pēcāk nākamajā reizē uzvarēt. Nu, vismaz tā ir man bijis. Kā ar tev, Frīdi? Jā, dažreiz tā ir. Dažreiz tā ir, jā? Bet labi, nav ko vairs daudz vilkt garumā. Vēl tikai atgādināšu to, ka šeit pat uzreiz pēc TV čempionāta karaokes šajās pašās telpās mums turpināsies lieliska vakara pavadīšana kopā ar šiem pašiem dziedātājiem bez TV kamerām, kur iespēja uzdziedāt karaoke būs ikvienam no jums. Bet nu ko, dāmas un kungi? Un es gribu teikt, ka tā ir ballīte, ko apskauž visi pēc tam. Jūs to neredziet televīzijā. To zina tikai tie, kas šeit paliek. Ballīte ir uz urā un būs ļoti skumīgi, ja jūs palaidīsiet šo iespēju garām. Bet tagad gan nav ko vairs vilkt garumā. Šīs dienas pirmais duels, dāmas un kungi, ar aplausiem Madara Dzintara Plušā, Lūdzu, Rīga, 26 gadi. Madara ir dziedoša studente. Uzreiz sauc mums atmiņā, ko tad studē? Mākslu. Kādu mākslu? Latvijas mākslas akadēmijā? Vizuālo mākslu. Audiovizuālā māksla. Audiovizuālā māksla. Un kurā brīdī tu paspēji patrenēties, padziedāt, gatavoties? Kā tu īsti gatavojies šīs dienas raidījumā? Paga audiovizuālā māksla, tas ir kinošņiks, jā? Arī, bet ne tikai. Jā, kā tu šodienas raidījumu gatavojies pastāst? Pāris vārdos tā. Nu, trenējos dziesmas. Mājās tā kā? Gāju cauri un dziedāju, jā. Bija tā, ka gāja pa ielu un dziedāju visu laiku dongoju? Arī visu laiku, jā. Tātad tu biji tā riktīgi all-in? Nu, gandrīz all-in. Gandrīz all-in. 90% all-in. Nu, skatīsimies, cik all-in būs tavs šīs dienas pretinietis. Tā ir Sanita Lazdiņa. Lūdzu, dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidām Sanitu. Sanita, lūdzu, tavs mikrofons. Sanita, lūdzu, stājies otrā pusītē. Tu esi izdarīgi, atbildīgi lietvede. Pastāsti tad, kā, vai tu esi gatavs tam, ka, ja tu uzvari čempionātā, jā, te uzreiz jau nākamajā dienā, jau pēc piekdienas vakars tu uzvari, un sestdien jau 5 vakarā tu esi uz Prāmja, un jau lielais grand finālo, proti Baltijas jūras karokas čempionāts. Tu esi tam gatavi? Jā. Protams. Protams. Labi, tas bija liekas jautājums. Sapsīt, viņai jau šodien čemodāns ir līdzi, es redzēju. Bet kā tu domā? Viņa jau ir gatava braukt. Šo pretinieci tev, viņi liekas tādu vieglu uzvaram? Nē, būs cīņa. Jā. DJs, spiežam play, dziesma Ziema. Tāpēc es skatos tev nevēlas dekoriņš uz galvas, bet lūdzu ar aplausiem sagaidam šīs damas. Ziniet, klaudējam līdzi, visi kopā, aiziet! Sniegu varēs un aizvāstais, kā labas vairāk un patīk būt ziemā. Zeme ir sniega baltumā. Visvairāk man netika plējā, pakāpne, kur izliet
griezīsies. Hei, hei, vairāk man patīk būt ziemā. Hei, hei, vairāk nekā tas ir viss. Hei, hei, vairāk man patīk būt ziemā. Hei, hei, vairāk nekā tas ir viss. Kas vairāk man patīk būt ziemā, kad sniegu var ēst un aizbāzt aiz krekla. Kas vairāk man patīk būt ziemā, kad zeme ir sniega baltumā. Tā klusītēm, bet uz skaļiem aplausiem pārējiem. Es te nu stāšos daļavām pa vidu, lai nesākās nekādi savu veidu konflikti. Nu, kādas sajūtas pēc dziedāšanas, kā likās? Kam sanās labāk? Madarai. Un kā tev Man likās? patīk viņas pižiks. Balss Kas ne, bet viņam ko piži. likties, tūlītās mēs pateiksim, kā viņam likās, kā būs. Mums jau bija tāds stress, ka mēs nedzirdējām otrs kā dzied. Bet Pirmkārt, ko jūs jau, tā jau īsta dziesma, tā jau nepārāk sarežģīts gabals, un te vēl pusdziesmu jūs nodziediet viņu kopā duetā. Kā var pateikt duetā, kurš no jums ir labāks, kurš sliktāk? Kas ir? Nu, baidaties tomēr, vai nu abas netiek, vai nu abas tiek, bet šoreiz tā nevar. Viena tiks un otra netiek. Bet es atgādināšu par to, ka Frīdim ir dot tā papildu iespēja beigās izmainīt to. Ja kādu no jums tiek, viņš var izlemt, ka jūs abas beigās netiekat. Redziet, kā? Nu, ko, sadrūmāt tagad, jā? Tagad sadrūmāt, vai ne? Skaudrā patiesība, beidzot. Domāju, ka viena Jūs, izprast principā, nav. pusdziesmu jūs nosiškojāt, to es varu pateikt. Tad tie bija tavu komentāri, Frīdi, ja? Jā. Dosim vārdu Ainai. Lūdzu. Pilnīgi uzminēja mans domas, jo es domāju, kā lai atšķir, jo sākumā liekas tā dziesma pa zemu jums drusciņ, tās apakšiņas īsti vēl neskan. Un tik līdzvērtīgs tas priekšnesums, jums jādzied vēl vienreiz, ja cita dziesma, tas nav iespējams. Ko lai mēs darām, mēs esam sprukās. Klau, Aina, man ir priekšlikums. Ko žūrī, jūs teikt par to, ja mēs tad viņai varētu katrai likt nodziedāt, jebko pēc viņa izvēles, Jā. kaut kādu mazu gabaliņu. Jā, lai mēs dzirdam to tembru. Piecrindīt, Jā. Bez pavadījuma. Bez pavadījuma, Jā. jebkurai dziesmai. O, jo Jā? cepurīti ir lieliski, bet gribas jau dzirdēt to saturu. Tad sākam ar Tas Madaru. ir zem sepurītas. Klau, žūrī, sākam ar Madaru, ok? Tad klusumu, izslēdzam visas mūzikas, jebkuru dziesmu, jebkurš gabaliņš, 4 rindiņas, 5. Tavā rīcībā mēs esam. Par vēju ātrāk. Par vēju ātrāk. Amors mākoļ bērijai. Un kailā bultā ir viņa lokā pēdējā. Hei, amor baltais, savu zībens degsni šķīl. Lai divas sirdīs atkal neprātīgi mīl. To es saprotu, te varēja dzirdēt, uz ko meitene ir spējīga. Bet- Sanita, Lūdzu, Sanita, Sanita. Randkomāki. Ko tu dos pretī? Šis tāds neliels battles jau. Tu izskaties Šis tagad duels. pēc knockdowna nedaudz, taču šī brīdī jau. Tu jau... Nepatodies. Cēlies kājās, Varbūt, ka tu vari uzmanības labāk. Varbūt tu vari labāk. Nu? Lūdzu, Ko dziedāt? jebko. Dziedi kaut vai pūtvējiņi. Kaupēni. Es viena tumsā eju, ziemē vējā. Es viena tumsā eju. Viss, paldies, pietiek. Paldies. Jā, Sanita, ir viss. Nu, Aina, es ceru, Kaut ko Nikolais varbūt pateiks, ka tu mikrofons ir. Jā, ja vērtē tikai karaoke tieši to dziesmu, tad meitenes 50-50. Tiešām abas nodziedāja to dziesmu kā duets. Es pat īsti nevarēju saprast, kura tur dzied tur, jo abām tiešām tā dziesma bija pa zemu.
Un tā ir reāli puša dziesma. Tas īstenībā nav Es svarīgi. uzreiz varētu piebilst nedaudz, drīkst, ja? Labi. Neliels iestarpinājums, jo ir tā, ka dalībniekiem mēs piešķiram 7 dziesmas grūtas, tādas, kas viņam galīgi nepiestāvētu. Un viņam ir jāmēģina to dziesmu kaut kādīgi izvilkt. Dziesmu izvēle, tas nav no viņām. Tas Mēs nav viņam svarīgi, piešķiram. pa augstu, pa zemu cilvēkam ir jāiziet ārā no situācijas. Jā, Vai ne? taisnība. Bet, nu redzi, otrais rauns bija, nu, man, teiksim, Vienos godīgi. vārtos. Jā. Pirmkārt jau sāksim ar to, vai ne, ka Sanita noslinkoja atkal. Viņi paņem lēnu, mierīgu dziesmu ar plūstošiem vārdiem, kur nekas nav jādara. Sliņķis tu esi. Skarbs. Baigi Skarbs. bargs, jā. Bet labi, es gan gribētu dzirdēt, ko domā skatītāji šeit klātsošie. Lūdzu, par sarkano. Ok, Madara, saprot, ir aplaus tev. Par zaļo. Sanita, un tas bija tev. Un ko teiks Un ko žūrijā? teiks žūrija, dāmas un kungi? Lūdzu, žūrijas vērtējums sarkans, 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 un tā ir Madara. Ar aplausiem, Madara. Pagaidām tu vari doties sēsties čempionu troņu titulā, bet, nu, Sanit, vietiņa tev ir tur. Jā. Nekas, Sanita, mēs vēl pasrādāsim. Vasarā mēs pasrādāsim uz nākošo čempionātu. Gan jau Frīds tev satrenēs. Bet jums šeit klātsošiem es atgādinu par to, ka jums ir iespēja balsot par šiem dalībniekiem, par arī visiem pārējiem, kas šodien uzstāsies, dodoties uz mūsu on-air kafejnīcu, iegādāties kaut ko padzerties, uzkost kādu uzkodīgu kožulīti, čipsīt, bulciņu un saņemat pretī kuponu, uz kuru jūs varat uzrakstīt savu favorīta vārdu un uzvārdu un iemest turpat balsošanas traukā. Un vakar beigās sakoposim visas balsis, un tas, kurš būs savācis visvairāk balsis, tas saņem 100 eiro dāvanu karti no Gins Buda Rīga. Vīriešu veļas veikals. Šeit pat, kas atrodas galerijā Rīga Dzirnavielā 67. Bet nu ko, laiks ķerties pie otrā pāra. Žūri ir gatava? Aiziet. Otrais pāris, jūs jau noteikti ziniet, kas jūs esat. Tad numur 1 – Ainārs Uzulnieks ar ovācijām. Ainārs ir no Aizkraukles, viņš ir būvstrādnieks. Un kā viņš pats mēdz teikt, viņš iet ar mūziku, visur mūzika iet viņam līdzi. Tā ir. Jā. Kā pastāst, ir kāds hobijs vēl ārpus mūzikas, ko tu pieproti, tur kāds sportiņš vai kaut kādas citas? Skatīties hokeju, laikam. Hokej. Jā, teikt, pasaules. Un kā tev šīs dienas spēle patīk? Kā jau latvieši to spēlē īstenībā? Es domāju, ka laba vieta. Klau, mums bija pirmīt bija skatītāji zvans tā kā no augšas un teica, ka skatītāji sakot, ka jau tu esot viņu acīs kā potenciālais uzvarētājs. Bet tā, kad vairāk tā kā uz uzvarētāju tā. Nu, ir tāds domas, jā. Un kā tu uz to reaģēji, kā domā? Būs, nebūs? Nu kā būs, tā būs, es domāju. Bet kā tu gribētu? Nu, lai iet uz priekšu tā kā. Kā uzvarēt, jā? Tad tā arī Jā, saka, laikam. ja es gribu uzvarēt. Laikam, jā. Jā, Ne, laikam. viņš vienkārši ļoti kautrīgs. Viņš ir kautrīgs. Kautrīgs, jā. Nu, Bet nu nākamā dalībniece. Frīžu uzvārda māsa Anna Freimanē. Lūdzu, 31 gads Rīgā. Anna ir bārmene. Anna, lūdzu, stājies šeit. Uzreiz pirmais jautājums. Tu esi bārmene, un tad kurā bāriņā mēs varam tev satikt? Nākiet visus zosti. Super restorāns. uz kurieni? Comfort Food, Berga bazārā. Jā. Paklau. Es vēl tikai gribēju pateikt, ka mēs kopīgi ratniecību neatradām. Tā kā mīlīši, te nebūs nekāda ietis. Ai, nu neskaties uz man tā. Viss ir kārtībā, jā. Mēs visu rats izgājām cauri, visus kokus izbraucām cauri. Neko mēs kopīgi neatradām. Ja nu vienīgi uzstāšanos šovā. Klau, Pirmā kopīgā štelle. Guna, man jautājums, es dzirdēju, šai pusē, šai branžā ir aizkrauklas atbalstītāji bija, vai ne? Jā. Aizkraukla ir diezgan tāda atribūta visādi līdzi, un kā ir taviem atbalstītājiem, kuri tavējie? Mans vīrs, kurš man iedod Ovācijas, kur ir ovācijas? uzvārdu, stāv tur. Bet klausies, tur uzreiz kā 4 pacēla Viņš roka. viens aplaudē, tā kā 4. Anna, kurš no tiem 4, kurš pacēla roku? Tas, Kurš ir kurš visvairāk vīrs? slēpjās. Tas ādas, jā, kā nav gadījumā tavējs? Nē. Tas ir cits, tas kaut kāds moču braucējs, izstāst kāds Frīdim, kāds arī rada gabals. Bet nu labi, DJs spiež play un dziesma ar Dievu meitenes. Vai nē? Aiel man viegli prāt, neliela kļūdi, aiziet. Sidam ritmiņu, aizkraut un arī visi pārējie. Ļoti labi, piestam to grabulīti. Aiel manu vieglu prātu, jauns apņēmu līgavi. Aiel manu vieglu prātu, jauns apņēmu līgavi. Gatiņa necīvoju,
bildēju, vai es viens karavīrs. Tev dažai māmiņai, aug deviņi baleli, vēl dažai māmiņai, aug deviņi baleli. Nu, teikšu tā, aplausus, vēlreiz aplausus! Zini, uzreiz es ķeršos vērsim pie ragiem. Es redzēju, ka tu paņēmi papildu instrumentu. Tieši tā, jā. Bet tu zini, ka karaoke tas nav aizliegts. Nav, tieši tā. Tieši tā, tas nav aizliegts. Aizkraukli neuztraucieties, viss tiek kontrolēts, visi zem kontrols. Kur tu tā izdomāji, ka vajag paņemt tomēr kaut papildus rīku un padarīt to visu tādu krāšņā? Es tā kā nezināju, kāda būs dziesma, bet domāju, man ir daudz vairāk atribūti līdzi. Un es domāju, ja būs šī dziesma, tad būs šis atribūts vienkārši. Kas tev vēl ir līdzi no atribūtiem? Cepure. Cepure. Viss. Tad vēlreiz tie, kuri te atbalstītāji? Cik tev ir kopā šodien tur? 11 laiku. 11 jau, 11. Tiešām. Bet, Klau, ja tu tiks tālāk uz lielo mazo fināliņu, pēc tam uz lielo finālu, tad tev būs vēl vairāk dalībnieki? Nē, atbalstītājs, domāju. Centīsimies atbraukt kādu Ikarusu varbūt. Es domāju. Labi, uzreiz nāk. Es tev ar jautājumiem apbēršu nedaudz. Un ja tu tiec uz kuģa, tu zini, tu var ņemt līdzi savus tos cilvēkus. Tu izdomāji sev, ko ņemsi? Visus. Visus? Jā, protams. Visus. Mani karstākie atbalstītāji brauc līdzi uz kuģi. Tad tu esi tāds, tu nebūsi, ka pēdējā brīdī uzskatīs. Nē. Labi. Visi man ir līdzi. Sarunāts. Nu, un kā ar tevi? Kā ar mani? Jā. Vai es ņemšu, ko es ņemšu līdzi uz kuģa? Jā, ja tu Savu tiec tālāk. vīru, un tur var 4 cilvēki braukt, tad vēl 2. Vēl 2. Vīrs. Vīru un vēl 2. Bet tā kā kāds būs tā kā vīrs, tā kā 2 viņi ir vai cik viņi ir? Nē, nu man ir vēl arī diezgan brāls draugu pulciņš, kas labāk Jā? braukt, jā, pilnīgi noteikti. Ok, labi. Un tā vēlreiz, kur bija tavi atbalstītāji? Varētu tavu atbalstīt ovācijas? Tur ir, nu nav jau gluži kā Izrādās ir vairāk, kā es domāju. Tomēr ir vairāk, redz tev tas svanu pulksteņš, šīs dziesmas savācas. Nu, kā tev patika pašai šī uzstāšanās? Savs dziedājums? Nu, tas ir, šī dziesma ir radīta vīrietim. Viņa ir jādzied Protams. vīrietim, un mans vokāls galīgi tā kā, nu, nevar izspēlēt baigo lomu vīriešiem radītā gabalā. Nu, un tā, nu, kā bija, tā bija. Cik varēja. Bet tu cīnījies. Es cīnījos, jā, Tu to gan es darīju. Bet to, kā tavu cīnīšanos novērtēs žūrija, mīļie TV skatītājiem šeit klātsošie, jūs uzzināsiet pēc pavisam neilgas reklāmas pauzītes. Paliekam šeit pat Rīga TV 24 studijā!
kungi, Rīga TV24, Karokas TV čempionāts studijā. Mums iet karsti, pusfināls šodien beidzās un šie dalībnieki cīnās par iekļūšanu mazajā finālā, pēc kur jau sekos lielais grandfinālo. Un grandfinālo jau ir reize, kad noskaidrosim, kurš tad kļūs par pirmo un vienīgo Latvijas Karokas TV čempionu. Bet pirms žūrija izpaužās, es domāju, mēs varētu atkal ķerties pie vecā labā trika, jo dziesma bija tāds diezgan vīrišķīga. Es domāju, tu kā vīrietis var atzīt? Piekrīt? Arī tu piekrīti? Pilnīgi absolūti. Žūrija piekrītat? Jā, piekrīt. Mikrofoniņu droši varam paņemt, pateikt arī to mikrofonā, lai dzirdam, jā? Protams, mēs jau te strīdamies savās darbā. Es saku, tas ir negodīgi, ka meitenei trāpās vīriešu dziesmā. Tas ir normāli. Brīdis saka, tas ir normāli, bet mēs ar Nikolai sakam, tas nav normāli. Tas ir vienkārši alts aizmālē. Jo tur ir tāds potenciāls, un tu jūties tā kā zivs ūdenī. Nu, kā lai mēs vērtējam? Viņš jau ir dzīvs. Ainārs sevi ir dzīvs, pats par sevi. Viņš ir vienkārši dzīvs. Tagad laikam ir mans vārds teikt. Ko tu gribi tagad pa vidu iespraust? Ko es vēlos nedzirdēt? Ko tu pa vidu tagad gribi iespraust? Spraust es neko nespraudīšu, bet es likšu viņam dziedāt. Tu esi gatavs? Jā. Izvēles jebkuru gabalu. 5 rindīti, 6 rindīti, brīvā izpausme, 1 rindīti, 2 rindīti, 1 vārdu var pateikt, bet, tas ir saproties, žūrijas tev skatīsies. Klusums zālē, lūdzu, mikrofons ir tavs. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu, kad tevis nav, balts paliek viss. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas, kad tevis nav, es esmu kā izdzisis. Paldies. Tas bija labi, bet skatīsimies, ko Anna liks pretī. Anna, tu esi gatava? Jā. Aiziet, lūdzu. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. And I'm crazy for feeling so blue. Es domāju, ka ir pelnīti aplausi. Man jau patīk, bet tagad skatīsimies, ķersimies klāt pie žūrijas. Sāksim ar to, Anna, ka pārāk taisni tā Crazy nebija. Pēcīs klājums dziesmu, un Crazy pārāk taisni tu viņu nenodziedāji, bet gabals nav slikts, protams, bet atkal kaut kā meitenēm jūs vēl uz tiem lēniem gabaliem, es nezinu. Man, protams, ļoti patīk Aināra vitalitāte, Aināra enerģija, ka viņi sasviesinās, tad ir tāda sajūta, ka tev kaut kādi jau 50 kiloģauli caur mani visiem cauri. Pils ar enerģiju, vai ne? Jā, tā. Tas ir laikam tavs teiktais, tad tālāk Nikolai. Es teikšu tā, ka abi dalībnieki ļoti spēcīgi. Man ļoti patīk. Puisis, viņš ir tik azartisks. Vienkārši tiešām ar tādu aktivitāti ļoti tālu var tikt. Nopietni. Super. Meitenei man patīk balss. Balss man ļoti patika, un arī, kad viņi sacentās, man vairāk balss vairāk, pašam likās tā aizraujošāk. Bet, puisis super nodeva. Tāpēc mēs ar žūrijas locekļiem nevarējām saprast. Jā, ko tur īsti darīja. Labi, tavs sakāmies. Ļoti grūti, es jau pasūdzējos, bet, protams, ka man jāatcerās tie spēles noteikumi. Ja tas ir karaoke, tad, diemžēl, man arī būs jāpiekrīt tev, priecājies. Ainārs bija atbilstošāks kā zivs ūdenī, un es ceru, ka tu vēl liksi par sevi dzirdēt un redzēt, jo tā harisma, kas tev piemīt, vienkārši šī varbūt nav īstā vide priekš tevs, lai tu atklātos kā soliste. Ko tu saki par to, Anna? Acīm redzot, ko lai dara, tāds ir konkurss. Jā. Jo kādam ir jāuzvar un kādam ir jāpaliek ir otrā pusē. Un tā, žūrijas komisija, gatavi? Vērtējums sarkans, zaļš. 2 sarkanie, 1 zaļais, tātad Ainārs tiek pie čempiņiem, kā saka, tiem, kas tiek tālāk. Bet, Anna, diemžēl, ir pie otra pulciņa, bet atgādināšu vēl jums TV skatītājiem šeit klātsošie par to, ka raidījuma beigās Frīdim būs dota iespēja vēl mainīt šo sastāvu. Tas nebūtu nav teikts, kad Ainārs varēs šeit palikt. Un, kad Anna, tu būsi pie neticējām, ka Frīds beigās var jūs samainīt, bet kā viss notiksies? Mārtiņš gribēja teikt to, lai jūs ļoti neatbrīvojaties un lai jūs ļoti nesaskumstiet, jā? Tā kā tur vēl viss kaut kas var būt, nevar saprast, kā man muša vai Aina, kas man iekodīs, vai ne?
Nu, kaut kā tā, ja? Un viss, kas var mainīties vēl šovu laikā. Viss, kas tieši tā. Paldies, paldies. Bet, es domāju, ķeramies klāt pie trešā pāra, trešais šīs dienas duelis. Es domāju, ka būs skarbi, būs tāda īsta cīņa un arī dziesma arī ir tāda nedaudz negodīga, bet lūdzu ar aplausiem sagaidām Vladislavu Krasovski, lūdzu, 27 gadi ir Rīga, tas ir Vladislavs. Bet kur te rakstīts, kur Rīga? Pasties, nāc lasi, redzi Rīga. Salaspils. Tu lekojies to savu salas, es jau saprotu. Tu esi pasākumu vadītājs, pastāst, kādu veidu pasākumus tu vadi? Pamatā bērni. Bērni. Tad tev ar bērniem ir laba komunikācija, ja? Ne tikai, ar pieaugušiem arī. Man liekas, ka tu varētu būt ļoti labs Karlsons, piemēram. Es esmu arī Džeks Speros apaļīgs diezgan labs, ja? Tāpēc viss kārtībā, ja? Ok, un kā tu gatavojies šodienas raidījumam, šodienas lielajai uzstāšanai? Negatavojos. Īsti negatavojies? Nu kā, nāc un dziedi, nu ko? Jā, karaoke taču. Tā taču karaoke, nevis kā viņu to izpildītāju. Vladim tā ir ikdiena, vai ne? Viņš diezgan regulāri zina karaokes un iedomājies, ja viņš visu laiku pie pasākumiem gatavotos, viņam nebūtu laika dziedāt vienkārši. Jā. Skatīsimies, tu redz negatavojies, bet tev pretī stāsies lieliskā Guna Lešinska ar aplausiem, sagaidām Gunu ar vētrājumiem aplausiem. Jo labi varam Gunai roku. Gun, lūdzu nostājies šeit, tu esi farmaceite. Ja reiz esi farmaceite, pastāsti, ko tu studē. Es saprotu, tu arī esi studenti. Jā, studēju. Ko tu studē? Farmāciju. Arī to studē? Ko tieši? Farmāciju. Bet ko tu strādā? To pašu, ko tu studē? Strādāju un studēju vienlaicīgi. Vienlaicīgi, vienā vietā, viss notiek vienlaicīgi, ja? Viss notiek vienā laikā. Un kā tev ar karoks dziedāšanu, kur dziedi? Iecinītāka vieta? Man patīk roka fēnīca, man patīk īstenībā jebkura vieta, jo man patīk dziedāt vienkārši. Ir sanācis uz Tallinki jau dziedāt iepriekš? Jā. Un vai tu gribētu arī tagad tikt grand finālo un dziedāt arī uz Tallinku Baltijas jūras čempionātā piedalīties? Protams. Protams. Kurš negribētu? Un pēdējais jautājums no manas puses, vai tu gatavojies šodienai? Īstenībā jā, bija satraukumis šoreiz. Satraukums. Šeit ir pilnīgs vēstures jūtams. Jā, jo īstenībā mans konkurents ir ļoti, ļoti spēcīgs, harizmātisks cilvēks, tāpēc tāds stresnīgs viņš ir. Bet dziesma arī būs tāda. Paklau, puišu Guna, dziesma. ne pa dziedāšanu. Ko tas Kreklīši, ko tas Tokio? Tas ir no Tokio tu atved vai? Nē, es īstenībā plānoju braukt pēc 3 mēnešiem uz New Yorku. Tāpēc tas tāds man dream un tā. Un Tokio tu biji, ja? Nebija. Tas otrs sapnis droši vien. Gan jau mums būs nākamajā karokē. Pilna priekšiņa ar sapņiem, ja? Apņem mani sapņi. Es domāju, ka DJam ir laiks spiest play dziesmai ar Dievu meitenes. Lūdzu, ar aplausiem! Piecietājumi dziedam visu kopā, ja? Dievu meitenes man jādodas, kur kaujas lauki, baltos kaulos las. Tur arī man būs galva jānoliek, šī zemes vareniem, lai prieciņš tiek. Viss kopā! Ar Dievu meitenes mans ķeisars mani sauc. Šeit karā tiešām varoņu būs daudz. Un pašiem pirmajiem, ko lodis sadragās, būs rezervētas vietas skolas programmās. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. O, meitenes, jau piedodiet, man tagad ķeizaram ir jāatdodas. Man tagad ķeizaram ir jāatdodas. O, meitenes, jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. O, meitenes, nu jau piedodiet, man tagad ķeizaram ir jāatdodas. Man tagad ķeizaram ir jāatdodas. Mani kaujā smagi ievainos, tad zinu ķeizars ordeni man dos. Un var jau būt pat pieminekli cels, un kalna galā viņš akmeni vēls. Bet ja man tiešām smaile uzsmaidīs, un obeleitans mīnu laukā dzīvs, tad foto mans un arī dans man vārds, tiks man ar avī presē nodrukāts. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodās.
Cēzaram ir jādodas. Man tagad Cēzaram ir jādodas. Aplausus, dāmas un kungi, vētrainis aplausus šim jaukiem duelim. Šiem atstājam tas mikrofons vēl rokās, gan jau žūrī jums ko teiks, un jūs noteikti gribēsiet teikt kaut ko pretī. Kāds pašiem bija sajūtas? Kā tev bija sajūtas? Nebija gatavojies, redzēju, bija vietiņa nedaudz nokļūdījies, aizkavējies? Kļūdījos. Nav jau nekur jāsteidzās vienmēr, Mārtiņ. Kas lūdzu? Nav jau nekur jāsteidzās. Bet kļūda bija? Par to es izstāstīšu vēlāk Žūrī mazliet. notiek redzēs, un kā tev pats kāds? Tavs veikums? Bija kļūdījums. Bija kļūdījums. Sākumā bišķiņ, pēc tam aizgāja. Es ceru. Ok, bet tagad gan es gribētu interesēt pirms žūrijas viedokļiem. Es gribētu, ko tad zāle teiks par sarkano? Ok, labi. Un par zaļo? Man jau liekas, tā bija nedaudz skaļāk. Bet labi, tā ir zāle, tas ir viens un kaut kas cits ir Frīdis ar savu. Es nevaru nosēdēt, tad man jāceļās kājās ir. Nu? Īstenībā ir tā, kad šito gabalu sāk dziedāt tikai normāli prātnieki. Kariokas laikā faktiski neviens viņu nav normāli sācis dziedāt, tur ir tāpēc, ka viņš ir bez akordiem sākums, ir tikai ar bungām. Vladis, protams, paņēma stipri pa zemu, un pēc tam viņš netīk no tām apakšām ārā. Tu iebrauc tajās pašās ausās, kur viņš sāk dziedāt pa zemu, bet tu esi malacis. Tu paņēmi pareizi to nīti pēc tam un izgāji pēc tam no visa ārā, no visu tā, ko tu ievārīji. Gurna pēc tam smuki izgāja ārā. Un tas, ko tu ievārīji, tu pēc tam netiki no viņa ārā līdz pat dziesmas beigām. Tagad jau tu savā balsī jau tagad runā jau. Pirms tam tu kaut ko rūci, tā kā tāds lācis migā. Nu? Paldies, aplausus Frīdi par viņu komentāru. Bet tagad, Aini, tavs laiks izteikties, mikrofons rokās. Lūdzu. Šitas bija lielisks komentārs, jo man arī bija līdzīga sajūta. Pirmkārt, jūs īsti nedarat kopā arī uz skatuves kā pāris. Auzas bija abiem, bet balss labāk man likās tev. Un tu varbūt sāk spiest uz aktieru meistarību, kas īsti līdz galam arī nebija pārliecināti. Nu, nebija labākā loterija jums šinī te reizē ar šo dziesmu un arī ar šo pāri izvēli. Nu, ko lai dara, vai ne? Jo balss Gurnai tiešām skaisti, vienkārši fantastiski. Jā, īstenībā abi šie cilvēki pateica tieši to, ko es domāju. Un mums domas sakrīt. Diemžēl arī es varu piekrist, ka dziesmas izvēle jums tomēr nepaveicās ar to dziesmas izvēli. Un es jau domāju, ka vajag papildu raundu. Vajag papildu raundu. Nikolai, ja tu vēlies papildu raundu, mums būs papildu raundu. Es teikšu jau pilnīgi objektīvi. Tās dziesmas sākums ir baigi grūts, un tas bija grūtums, bija tieši Vladim uzlūs virs uz pleciem, ja? Viņš ir baigi grūts, un neviens viņu tā īsti nav pareizi nodziedājis, ieskaitot tevi tagad. Jo tas ir objektīvi. Nē, es šo gabalu nedziedu, tur būtu vispār vēl lielāks auzas. Bet labi, nav ko vilkt garumā šīs visas runas. Lūdzu, tavs mazais solis, tavs individuālais. 3 rindiņas, 4 rindiņas, uzdzied kaut ko. Es atļaušos nodziedāt Opus Pro dziesmu, kas ir mana mīļākā dziesma no Opus Pro, mana mīļākā grupa. Un tas būs Rozā lietas. Tā dzīve paiet, rozā lietus līst. Neviens nav vainīgs, rozā lietus līst. Paldies. Nikolai, tu saņem savu darbu. Ļoti patika. Skaists balss tembrs. Mums te pilnīgi zosāda pacēlās. Labs jau vēl nav dziedājis. Ļoti. Mēs nevaram. Emocijas ir tādas, ka nāk viņas. Protnē, viss ir ielies. Tad laiks ir Vladislavam. Lūdzu, tavs Nu, tad es kaut ko pretēju, ja? Ja? Hei, melnā pantēra, baiglukanā, šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Hei, melnā pantēra, baiglukanā, šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Vijoli spēlē un džeza bērni sauc, mīļotās meitenes vīnus kausos jauc. Vēl tikai vienu un baudu neliedz, vēl tikai vienu un pretī man sniedz. Ļoti labi. Vladislav, šis bija labais. Bench. Nikolai, saņem pretī to, ko tu vēlies. Azartisks čalis, ko es varu teikt. Viņam jābūt par vadītāju.
Ļoti forši. Mēs varam mainīties, bet man tā dziedāšana īsti nepadodās. Jūs varat pamēģināt kādreiz, bet ļoti malacis, man patika. Lieliski. Nu tad... Jā. Nu tad ko? Ceļam karoti. Laiks vērtējumiem. Zaļš. 3 zaļie. Man liekas, Gunā, tev tagad vajadzētu to krekliņu. Gunā, vai tu man dzirdi? Tev, man liekas, vajadzētu Stokholmu vēl uzlikt priekšā, tādu uzrakstīņu. Vēl viens tāds sapņu pilsēta. Filīza kuģis. Redz, kā Gun droši dodies pie sarkanajiem, sēdies kā vienīgā zaļā. Un vēlreiz atgādināšu visiem klātesošiem, ka jums ir iespēja balsot par šiem dalībniekiem, dodoties uz mūsu On Air kafejnīcu, ieķirot kaut ko padzert, saņemiet balsojumu lapiņu, uzrakstiet vārdu uzvārdu jūsu favorītu dziedātājiem, iemetiet balsošanas traukā. Vakar beigās saskaitīsim balsis, un tas, kurš būs visvairāk balsis savāds dziedātājs, saņems Ginsbūda Rīga dāvankārt 100 eiro vērtībā. Bet nu ir pienācis laiks 4. pārim, 4. duelim. Tas ir priekšpēdējais duels šovakar, tāpēc esiet vērīgi, klausieties kārtīgi, žūrija. Jūs esat gatavi? Žūrija, jūs esat gatavi? Frīds nav gatavs, nedzirdam jau nav? Nē, viss ir kārtībā, mēs esam gatavi, es gaidu ar nepacietību dziedātājs nākošos. Es esmu koncentrējies savam darbam žūrijas. Ar ovācijām Jānis Voronovs, lūdzu, 39 gadi, Ventspils Roja. Nu tad stāst, kāds Rojā laiks? Rojā vējš pūš, neredz, ka šallīt ap kalnu. Ne jau tev prasīja, labi, nu kā ir? Augstāks laiks. Augstāks, jā? Pie jūras vēl ir, bet vasarā tad jau siltumiņš nāks, vai ne? Būs, jā. Kādā copē esi bijis tad? Nu, šodien jau sanāca braukt. Te sanāca. Nu, labi sarunāts. Tu zini, kas tev šodien pretī būs, tā ir Sanita Plastiko. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām Sanitu. Sanita mums šodien būs zaļās kartītes nesātāja. Lūdzu, nāc, stājies man blakus. Sanita, mans jautājums, vai tu gatavojies šodienai? Jā. Tu gatavojies? Pie stūres braucot šodien visu dienu gatavoju. Nu, kurienes tu brauci? Es par Rīgu. Par Rīgu? Jā. Brauc par Rīgu. Kas tu šodien taksoji mazliet? Bērnus vadāju no vienām mājām uz otrām. Arī labi. Es domāju, pat taksīt piestrādāju. Jā, un vai tu gatavojies šodien? Arī no Ventspils atbraucu. Bet tev tas ceļš no Ventspils, tu labi izdziedāties, man liekas. Jā, bet es 7 dziesmas dabūju dziedāt. 7 dziesmas, viss konvejeri. Bet tev bija laiks dziedāt no Ventspils. Tu ne tikai 7 dziesmas var izdziedāt. Tu var izdziedāt veselu kaudzi dziesmu. Visu dzīvi var izdziedāt tieši tā. Bet labi, nav ko daudz vilkt garumā. DJs spiež play, lūdzu, skatuve ir jūsu. Dziesma Balerīna. Vai klātesošs balerīna šeit ir? Balerīna! Ir! Viena ir, es redzu. Viena ir. Jūs droši varat sist ritmiņu, visi kopā. Nekautrējamies, aiziet! Un tuliņās Jānis studijā, aiziet! Uzvēles viņa dejo vienās kurbēs, neslēp viņu neesams nezīs. Mehānisko acu kvēls pulcēs, viņa zāra tik saldi trīs. Traktās čūskas, rokas palvainas caur rūviem liek. Viņu mutes pilnas naudas zīmēm, kodis pilišķi augstai saudzēs. Manā sapnī gaila balerīna, neslēp viņu neesams nesīs. Manā sapnī gaila balerīna, dejo, un viss. Ovācijas, nekautrējamies. Ja reiz patīk, tad laudējam ritmiņā. Smēlis viņa dejo vienā
lūgums pēc kārtīgiem aplausiem šiem abiem censoņiem. Nu, dziesmiņi, kā tev patīk šī dziesma? Ir īstā tava dziesma, tā ir tava dziesma, ko tu katru dienu dziedi, vai ne? Nē. Galīgi nav. Nu jā, es jau tā arī domāju. Es tā dzirdēju, ka tā ir tava mīļākā dziesma, jā? Mīļākā. Un kā tev? Šī bija sarakstā no Ventspils uz Rīgu? Kādā posmā? Viena no 7, Viena no 7 nebija bija. tā, ko gribēju. Bet nebija tā. Kur tu gribēji? Nu, šī sarakstā tur tā viss bija. Visas bija foršas, bet ne šī. Ne, nu, viss dziedāms dziesmas. Viss dziedāms. Nu, tas jau ar karaoke, jau ar to saistās, kad jādzied ir viss dziesmas. Bet jūs jau saprotiet, kad es tā vienbalsīgs savā nelielā apspriedē ar sevis izlēms, kad arī jums nedaudz vajadzētu nodemonstrēt savas dziedāšanas prasmes bez pavadījuma, lai žūrijai viss būtu krietni skaidrāks. Tad sāksim ar dāmām. Tu esi gatava? Jā. Sanita, lūdzu klusumu šeit zālē. At first I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. Un tā tālāk. Un tā tālāk. Un tā tālāk, un tā tālāk, un kārtīgi aplausi no jums arī. Jums pie TV ekrāniņiem droši un aplaudēt. Bija okei, bija okei. Jāni, kas būs pretī no tavas puses? To trolejbusu gaidu, kur viss zinās viens svaids. Tur aplauks arī bēda, viens apaugstējies smaids. Un mani nervi varās, es aizēju pie nabagiem un grožu viņu kārās mutēs. Viens savu dziesmu dienešķo, viens savu dziesmu dēļ. Paldies, Jāni! Klausies, kā tu izdomāji tieši, ka šī dziesma mums jādzied? Spontāni ierāds galvā, es nebiju gatavs. Un tev? Spontāni. Arī spontāni. Jūs tā spontāni, jūs to nezinājāt. Es uz karaoke spontāni pieteicos naktī internetā, atradu un pieteicos. Naktī. Es teikšu tā, labi izvēle, tu tiešām nokļūsi ļoti Pēc labas pavadītas, Man pēc labas līdzīgi, ballītes es arī klubiņā, vai ne, tu pieteicies internetā uz karaoke, un skaties, cik tālu tu esi ticis īstenībā. Tāds mazs gabaliņš tev pietiek līdz finālam. Pietrūkst. Līdz maziem finālam, pēc tam jau Jā, līdz finālam. mazs gabaliņš līdz mazajam finālam. Mazs gabaliņš, tieši tā. Nu, ja reiz tu esi sācis Frīda runāt, tad arī tavs komentārs par šiem abiem dziedātājiem. Ei, te būs baigi grūti, tev būs baigi grūti. Sančo ir smuka balstiņa, bet viņa pa tām tonalitātēm lēkā tā kā zilonas trauku veikalā. Tad tur augšā, tad lejā viņa sākumā tu paņem pareizi, pēc tam tur aizbrauc kaut kur atkal šķībi, tad tur netiec atpakaļ. Tieši tas pats bija ar tavu I Will Survive tagad arī. Nu, smuks sākums aizgāja viss, pēc tam bak un viss sabruk un tā kā viss, nu... Un par Jāni? Jānis, normāli, viņš dod savā elementā, bet, protams, balstiņa nav tāda, viņam nav tik forša balss kā Sančo, bet viņš dzied taisnāk, viņš dzied tā kā tās kārtīgs zvejnieks. Dod tā viss tā pamatīgi un daudz. Jā, bet... Nu, paldies, aplausus Frīdim. Te būs baigi grūti. Bet pirms pārējie žūrijas locekļi izteiksies, mēs, kā jau ierasts, aizdosimies pavisam mazītiņā reklāmas pauzītē, tā kā atgriežamies šeit pat TV studijā pēc pāris minūtēm. Paliekam pie TV ekrāniem. Te būs baigi grūti. Dāmas un kungi, mīļie TV skatītāji, atgriežamies šeit pat Rīga TV 24 studijā Blauņielā. 32 Karokas TV čempionāts likt pilnā sparā. Žūrija ir, teiksim tā, man liekas, iepriecināti, jo ir daudz labi priekšnesumi šodien bijuši. Frīds, kā jau vienmēr neapmierināts, bet nu gan jau kāds mazs smaidiņš beigās izsaksies, kad būs iespējamā maiņa starp sastāviem, kas tiek... Mārtiņ, es esmu neapmierināts ar to, ka es nevaru saprast, kurš no šiem ir labāks un kurš ir drusku sliktāks. Šī brīdī es esmu neapmierināts ar to un pēc piekasīties man visu laiku. Tev neviens nepiekasās, bet tagad vārds ir Ainē, lūdzu. Saki,
Jūtos kā ballītē, tā ir labā ziņa. Jā, Un jo vēl viena DJs laba parūpējas ziņa par ir, labu mūziku, vai ne? ka tas ventišs vējš tevī pūš, un tev ir tāds roka piegājiens, un es gribētu, lai tava improvizācijas spēja, spontanitāte, kā tu teici, izpaužas vēl vairāk. Tu esi atdevīgs publikai. Paldies. Man ļoti patīk. Un Sanitas balss ne šajā dziesmā. Jo šajā dziesmā, es domāju, varbūt ar paradoksiem varēja spēlēties. Viņš paņem to roķīgo un tu to ēterisko, piemēram. Nu, bet zini kā, gudri jau ir pēc kara visi, pareizi. Vai, Aina, klausies, man ir jautājums vēl viens tev. Nu? Kāds tev patika papildu iznācieni? Papildu dziesmīgs? Nu, tad, kad cilvēks izvēlās, tad jau viņš zina, ko viņš dara. Nekā, ka viņam piedāvā, viņam ir jāēd tas, ko viņam dod. Īstenībā to sauc Mārtiņ par bonus track. Bonus track. Ok, tas būs bonus track, ok. Nikolai? Es domāju, ka šis priekšnesums man ļoti patika, jo abi tiešām bija līmenī dziedātāji, tiešām. Un par Sanitu super balstiņa, es domāju, tev ir. Un es domāju, es tev redzēšu vēl kādreiz. Par Jāni. Jānis man tāds riktīgs Quasimodo, tāds riktīgs, pazies, krekls tāds stāja viss. Un Jāni, tev ir bērni? Bēdi? Jā. Jā, 2. Man draudzene iečukstēja, viņš izskatās pēc ļoti sirsnīga tēta. Tā varētu būt? Jā. Tu esi sirsnīgs tētis, vai ne? Jā, bet Sanita izskatās pēc sirsnīgas mammas arī. Pēc sirsnīgas mammas, jā. Man arī ir 2 bērni. Tā kā gan Sanita, gan Jānis ir abi ļoti sirsnīgi, un jūs esat maleči, un ja es gribēju pateikt Jāni, ka tu esi ļoti labi, ka tu esi tur, kur tu esi. Paldies, paldies. Aplausus. Es domāju, šis bija labs komentārs, Nikolai. Paldies tev. Bet es vēl nezinu, par ko balsot. Nu, tāpēc es jums iedošu burtiski pāris sekundes, kamēr es atgādināšu TV skatītājiem, visiem, kas vēl nav ieradušies šeit pie mums studijā, par to, ka pēc šī raidījuma visiem ir iespēja uzdziedāt kārtīgi karaoke, labi pavadīt piekdienas vakaru, lustīgi nosvinēt darba svētkus un lēnām iepeldēt sestdienas dienā, naktī, tad jau rītā, un tad jau skatīsies, kā tālāk tā ballīte ies, bet nu gan atgriežamies pie žūrijas. Ir laiks jūsu vērtējumiem, un lūdzu, sākam ar jūsu vērtējumu. Nikolais. Visi reizē ceļā. Visi reizē sarkans, zaļš. 2 sarkanie, tas ir Jānis, un zaļais ir Sanita. Sanita godās tiem, kas ir, diemžēl, netikušie tālāk, bet Jānis jau pie čempiņiem. Bet, nu, atgādināšu, kā Frīds teica, nejūtieties tik brīvi, mīļie, jo Frīds raidījuma beigās var visu izmainīt. Viss var kļūt pēkšņi ne tā, kā jūs to redzat. Bet nav vairs ko vilkt garumā. Beidzamais šīs dienas pāris, tāpēc es gribēšu, lai jūs viņus sagaidiet ar kārtīgām ovācijām. Tā ir Iveta Ķesberē, 45 gadi, Rīgā. Iveta mums ir masiere, spā, pareizi. Tieši tā. Spā produktu konsultanti. Kurā vietā, kurā salonā? Stenderā. Ja Frīds grib izbaudīt tos masāžus, viņam jādodas uz Stenderu pie tevis. Nē, viņam jāpieskās personīgi. Personīgi. Ok. Nikolajam arī interesi ir uz masāžām? Es domāju, ka Frīdim vajadzēja būt VIP klientam. Man jau var tā liekas. Jūs nesat ko tu sarunājuši? Labi, davai pārējiem pie citas tēmas, jā? Pie kādas? Pie citas tēmas, nākošais dziedātājs. Nākošais dziedātājs visiem labi zināmais, dāmas un kungi, Arvīds Cēlers! Arvīds Cēlers mums ir žiprs, jāsturs vīrs, izbijis bokseris. Bokseris, kuram patīk par reizē, ļoti labi par reizē uzdziedāt. Mikrofons tavās rokās. Kā jūs šodien jūties? Saprot, šitā duetā dziedāt bez kādiem mēģinājumiem, tur jābūt ģeniāliem cilvēkiem. Un es tikai noklausījos, kā mūsējie tie dragā. Man nav ko teikt, man nav ko vispār teikt. Kā mums ies, es nezinu. Es nekad nedomāju, ka Ivetiņa šitā dziesmu uzņemsies dziedāt. Es godvārds. Un tāds pusgatavs. Bet tu jau... Tāds pusgatavs. Arvīd, bet tu jau esi regulārs viesis bija BB brokastīs kādreiz. Lai es domāju, ka tev viss tas viņu repertuārs jāzina no galvas ir. Nakts vidū, tā kā reizrēķinis. Man kauns teikt, es neteikšu. Bet par ko es pavisam kaut ko citu gribēju. Fredis ir viens no maniem mīļākajiem dziedātājiem. Un viņa grupa ir superiskākā grupa Latvijā. Nu, to mēs redzēsim. Latviskā, tad rit priekš rit mūsu letiņiem, tad rit dragāni. Tad jau es domāju, ka DJs... Man taisa nēr, kā man tur sanāks,
Klausies, Fred, neņem ļaunā, kā būs, tā būs. Tagad Iveta sāks un aiziet. Jūs esat gatavi, jā? Jā. DJs spiež play dziesma Naukšēnu disko. Lūdzu, ovācijas, sitam ritmings. Bumba griežās Uz mirdošām lampām Nakts taureņi skrien Un mostas nogurusī dienā Hei, DJ, uzliet šito Uzliet šito! Augstgaismas viņus zieds Uz ielas bruģās soļi klusē Visapkārt man pulsē Laika mašīnas Mēs visi vienā pusē Hei, DJ! Uzliet šito! Bočiņas, jā, sabučojieties, protams, kā jau pēc kārtīgas cīņas to. Nu, es teikšu tā, man jau patikās. Kā tu izdomāji tieši šīs dziesmas tā kā izvēle, kad tā būtu? Nu, man jau nebija tā īsti izvēle, bet man patika šī izvēle. Patika? Jā, patika. Ak, tu man, nu, maldies tev, paldies tev. Paldies. Paldies par to izvēli. Nu, šoreiz sāksim no otra žūrijas gala. Sāksim ar Nikolaju, lūdzu. Tik ātri. Tik ātri, opā, šopā, mēs esam šeit. Bet klausies, pierak pārtaus, ja tev īsti nav skaidrs, es domāju, mēs varam dot kā jau ierast to papildus Ja to mēs varam arī vēlāk iedot, mēs varam izteiksimies, un ja mums nebūs skaidrs, tad mēs dosim papildus iespēju. Sarunāts, es došu papildus iespēju, labi. Es domāju, šis pāris ir pelnījis vēlreiz aplausu no zāles. Jo viņi uzspridzināja vienkārši šo zāli vienkārši. Un es vispār jums gribētu jūs vēlreiz redzēt šitādā tandēmā vienkārši. Jaunais dots Sandra vienkārši. Riktīgi. Fantastiska! Tu esi! Paldies!
Es saku, Edis Karoks dziedātāji kopā. Tu atļaus žūrijai parunāt Arvīdu višķi? Jā. Tu 3 minūtes savā dzīvē kādreiz klusējis? 3 minūtes es klusēju savā dzīvē kādreiz. Es vispār nemaz daudz nerunāju. Par Ivetas dziedāšanu. Man patīk publiku, un es tāpēc tā papļurkšu. Par Ivetas dziedāšanu ļoti viegli, man patīk, ļoti gaistoši viegli. Nu, bet, protams, Arvīds jau tāds bumbadējs vienkārši. Spēka zars šajā dziesmā, un es saku, viņi ir tiešām tur, kur viņiem ir jābūt. Man abi ļoti patika. Abi. Paldies. Lūdzu. Aplausi lūdzu par horeogrāfiju, jo tas bija pirmais priekšnesums ar horeogrāfiju šovakar. Vētruēn aplausi. Bez kādiem mēģinājumiem, tā ņem un griež vaļā. Tas viss notika šeit un tagad uz līdzenas vietas. Bet par dziesmu man ļoti patika, ka Iveta tu turēji savu kanti, jo patiesībā tu spēji dominēt, jo viņu nolikt pie vietas ir neiespējami. Tu to izdarīji. Un tad, kad tu teici, uzliec šito, nu tas bija vispār fantastiski. Ļoti labi. Nu jā. Zini, kas ir? Jums bija abiem diviem viena tā švakā vieta, hei, DJ, uzliec sit šito. Tu dabūji zemāk nobraukt, Arvīds dabūji spiest uz augšu, bet ok, tā ir karaoke un nevajag tā dziedāt arī baigi precīzi, vajag tikai iziet pareizi no situācijas ārā. Man bija tāda sajūta, zini, ballītēs kādreiz ir tā, ka beidz spēlēt muziku un dejotāji vēl turpina dejot. Un pagājuši ir minūtes 10 un aparatūra jau ir novākt un tie kaut kā 3 pāri pienāk klāt, viņi saka, uzliec vēl vienu gabalu. Es saku, dārgie cilvēki, man jau viss aparatūra ir novākt nost. Nu kā mēs vēl gribam padot? Arvīdam ir apmēram tāpat. Man likās, ka viņš turpinās dziedāt vēl 10 minūtes. Viņam bija hei, aha. Nu, tas ir tās 3 minūtes, ko es gribēju dzirdēt, lai viņš kādreiz paklusē 3 minūtes, vai ne? Bet to no viņa sagaidīt ir baigi grūti. Kas attiecās uz dziedāšanu, man liekas, ka vajadzētu Arvīdu Celleru vokālo skolu nodibināt, jo viņam ir specifisks dziedāšanas stils. Jā, man ir tāda, vai ne? Nu, viņš tur tāds kaut kas tā kā starp, varbūt operu un varbūt repu un kaut kas tur tāds kopā, varbūt tur vēl, protams, ar improvizācijām, un tas viss iet bezgalīgi gari. Jā. Aplausi Frīdim. Tas Man patīk baigi džess. Es vakar klausījos vienu amerikāņu koncertu. Tas bija baigās sajūsmu pa visām improvizācijām. Tāpēc man patīk improvizēt piespēju. Jā, nu jā, to mēs tā kā jūtām. Es teikšu tā, ka man ir jau ziņa no augšas par to, ka tomēr jums būs jādod katram uzdziedāt kādu gabaliņu. Jūs padomājiet, es tikmēr atgādināšu skatītājiem par to, ka balsojums par dziedātājiem jūsu On-Air kafejnīcas balsojums jau iet uz beigu daļu, tāpēc vēl tie, kas nav nobalsojuši, aši skrienam uz kafejnīcu. Kā saka, saņemam savu lapiņu, iemetam balsojumu traukā, nobalsojam, lai raidījuma beigās uzzinātu, kurš tad būs tas laimīgais un iegūs Gints Buda Rīga dāvanu kārtu 100 eiro vērtībā. Bet, nu, es domāju, ka to tu var paturēt rokās, ja tev vajag špikerīt. Vajag špikerīt? Man vajag. Es Arvīds sevi sagatavoju. Ja es no uztrauku var aizmirst vārds. Viņš visu sagatavojas. Esi karaokis, es nav no galvas dziedātais. Man pilnīgi. Jā, šis ir karaokis šovs galā. Tu vari vēl nedaudz Arvīdu ielikt telpu. Dosim no sākuma vārdu meitenēm, jā? Pirmās pāri mīnu laukam laidīsim meitenes, jā? Tieši tā. Iveta, tavs izpildījums. Nenāciet klāt, man rudenī jābūt vienai, kur salmu dakstiņiem apklāts jums un vēji kā 4 sienās, pelnu vārti un atslēgu vārdi. Tikai rudenājos es zinu, pēc manis nenāciet stundā, kad savu uguni atdzīvinu. Droši mikrofonu patur to vēl sev nelielu dāvanu no mums. Arvīd, Nu, davai! lai iet. Arvīds ir nelielu špīgu. Tā jau bija dziesma, man liekas. Prātu, jauns apņēmu līga viņ. Ai, vieglu manu prātu, jauns apņēmu līga viņ. Negadiņa nedzīvoja, solā kungi karaņant. Negadiņa nedzīvoju, solā kungi karaņant. Es kungiem atbildēju,
vai es viens karavīrs? Es kungiem atbildēju, vai es viens karavīrs? Aplaus, dāmas un kungi, Arvīdam Celeram! Gribētu vēl ko pateikt, vai ne? Ja jūs gadījumā gribiet kāzas nosvinēt vai bērns vai kaut ko, tad zvaniet Arvīdam Celeram, viņš ir ļoti atsaukstīgs cilvēks, viņš noteikti atbrauks un uzspēlēs jebkuru ballīti. Rēķinieties ar to, ka pie vārdu jūs netiksiet ballītes laikā, bet vienalga, ka šis kungs runā, īstenībā var arī kādreiz paklausīties. Es domāju, Paldies! Zelta vārdus tu teici! Labi, tagad ir laiks skatītāju, kā saka, jūsu balsojumam un ovācijām. Kā patika Arvīds? Paldies! Un Iveta? Nu, man ir tāds ziņu augšs pēc skaļam runa. Nu, līdzīgi, 50-50. Bet, nu, paši noteicošie laikam šajā brīdī būs žūrija. Laiks žūrijas. Ķeramies pie smagā darba. Jo īstenībā es jums teikšu tā, žūrija, šis ir atbildīgs brīdis, vai ne? Jo nākošais piegājiens ir mazais pusfināls, tad ir lielais fināls, tad ir ballīt uz prāmja, tad ir, protams, tas viss notiek televīzijas rampu gaismās, tad tas viss aiziet gaisā, un skaties, mums ir jauni talanti. Jā, tā kā pieiet šai lietai ļoti atbildīgi. Tas bija žūrija dialogs. Protams. Tagad ir mans monologs. Lūdzu, jūsu vērtējums. Sarkans, zaļš, 2 sarkanie, 1 zaļais, dāmas un kungi. Arvīds Celers izstāsta nedaudz sakauts. Es teikšu, ka beigās tā dziesma, ko viņi ap divi dziedāja, vai ne, tas bonus treks, vai ne? Nu, Arvīd, piedod, bet tas bija, nu, dzīvē, to izdarīja vienkārši. Mums ar, nezinu, vai mums vienas rokas ir ar aini, bet abiem bija Es atzīstu, Iveta par ļoti kolosālu dziedātāju. Nu, redz. Nē, tas ir labi, ka īsts vīrietis. Arvīds ir džentlmenis. Vēlreiz aplaus. Nē, bet nu ir laiks sēsties vietiņās savās čempionu stūrītes, un tie, kas varbūt tās diemžēl, kā saka, nav čempionu stūrītī. Bet tagad, dāmas un kungi, jūs pat labāk jūs redziet to uzvarētāju stūrīti un to, kurš pat labāk nav uzvarētāju stūrītis. Es lūkšu visus piecelties kājās. Lūdzu šo pusīti piecelties, panākt bišķīgs priekš, tā kā sastāties, lai jūs visus redz. Tā, lai jūs visus redz. Sastājieties tuvāk droši viens pie otra. Jā, vienā bariņā. Un šeit, lūdzu, sastājieties tie, kas diemžēl netiek, bet neaiz ar atdaliņu ar spraudziņu pa vidu. Un pārāk tuvu viens otram neiet. Jā, lai nav, lai nav nekāds sajūta. Skaties, viņi tur vēl kaut kāds fokļi-mukļi vēl uztaisīs pa vidu. Bet tagad es nedaudz vēlētos apvaicāties. Nu, kā tad aizkrauklis gals, kā mēs jūtamies? Tu esi pat labāk pie čempioniem. Jā, es nezinu, kā fani. Klau, un tev pašam, kā liekas, Frīds tagad iespējams, viņam pēc maz brīdiņa būs dota iespēja samainīt kādu no jums, samainīt sastāvu. Kāds var no jūs uzvarētājiem noteikti varbūt dosies uz turieni, un kāds no turienes dosies uz šejieni. Tā kā viens būs bēdīgs, bet viens būs ļoti priecīgs. Tev liekas, tu paliksi pie priecīgiem? Nu kā būs, tā būs. Nu, ja vinnēšu, zaudēšu. Nu, tu tāds skaties uz to visu, ja? Jāni, kā ar tevi? To nevar zināt. To nevar zināt. Tu gribētu būt pie netikušiem? Nu, tev gan jautājumu. Nē, nu kādas atbildes būs? Nu, kāda atbilde? Nu, es gribu godīgi atbildēt. Nu, negribu, protams. Ne, bet man tu arī prasa cilvēkam, viņš uzstājās to, ko es prasu, tagad paklusē nedaudz, viņš uzstājās konkursā, tu prasa, tu gribi vinnēt vai negribi. Nu? Jā, protams. Ko viņš tu pēdējā uzstājies. Tavas emocijas izjūtas. Nu, lai parunā. Tas vienkārši brīnišķīgi. Superīgs šaus un lieliski kolēģi, visi skaisti dzied, un mēs esam jau tā kā saraduši viens ar otru, mēs esam tā kā tāda grupa. Jūs jau jūties kā tāda ģimene, ja? Pieredzē un jā, visiem visi par vienu. Jūs lejā aizklusēs, arī tur backstage, jūs, kad trenēties, jūs arī tā kā viens otram pamācat, tur sakat, tev tu nedaudz pa augstu. Mēs dodam draudzīgus padomus, jā, un dalāmies pieredzē. Jā, okei. Un kā ar tevi? Tieši tā. Tieši tā, kāds ir tā? Tieši tā. Tieši tā, okei, labi, pie tā arī paliksim. Nu, un kā tu šeit atsprūk šur? Man vispār ļoti patīk publika. Vienkārši super publika.
Bet tu jūties pat, droši jūties šajā pozīcijā. Tev liekas, tu šeit nostājies, tu arī paliksi līdz beigām, un Frīds tev neizmainīs tavu lokācijas vietu. Nav jau pateikts, bet vienmēr uztraukums pastāv, bet es cenšos darīt to, ko es varu. Bet, ja tu tiec tālāk un tu grand finālo esi top 3-niekā, tad tu esi gatavs jau nākamajā dienā, sestdienā, taisnā ceļā doties uz Tallinu. Jā. Ir jau izdomāts, ko ņems līdzi? Jā, draugus. Draugs. Nu, te nedaudz pie atnākšu šo galu. Tikai pāris no jums izvēlēšos. Arvīd, es jau negaidīju, tu būsi šajā galā. Kā tu tā? Kā tā? Nu tā, nu, ko lai dara? Ko lai dara? Tu nedomā, ka varbūt Frīds, zin kā, jūs jau tādi labi draugi, bet Frīdim redz, ka patīk, kā tu izpildi visus gabalus, varbūt tu nokļūsi arī tajā galā, tomēr. Nu, cerība nemirst beidzamā. Pareizi. Zelta vārdi! Es domāju, ka daudz vairs nemocīšu. Mīļie dalībnieki, tagad ir pienācis laiks Frīdim celties kājās un samainīt vai nesamainīt to, vai viņš mainīs vai nemainīs to, mēs pēc maza brītiņa redzēsim. Dāmas un kungi, lūdzu ar ovācijām sagaidām Frīdi. Jā. No jums varētu braukt visi 5 uz prāmi, bet varētu arī nebraukt. Kā tev liekas? Nu, es neteikšu kādas, bet iespējams tas kādas korekcijas varētu veikt. Ja man būtu vārds. Gunai jāpaliek, Madarai jāpaliek, Ivetai jāpaliek, Aināram jāpaliek un Jānim arī. Visi paliek! Dāmas un kungi! Frīdis savu iespēju, teiksim tā, izmantoja, bet viņš izmantoja tā, ka šie Lai visi uzliek paliek. vēlreiz zīmolu tam visam virsū. Bet, nu... Mēs arī uztiekamies Rock kafejnīcā. Vai Frīdis atvainojas? Jā. Problēma ir tāda, ka es diemžēl netiek nākamnedēļ, un man savā vietā, tāpēc jāpaņem kāds no cilvēkiem. Oho! Rekāds mums korekcija tagad būs. Tad tu esi tā kā... Piedod, Frīdi, Bet Frīds, redz, tagad tu vari droši ieņemt savu sēdvietu, ja? Pagaid, es esmu pārakmeņojošs šajā brīdī. Pārakmeņojošs? Es esmu pārakmeņojošs. Es varu mēģināt aiznest Frīdi. Es esmu Stonehenge. Baidās brukus saķert. Labi, tad droši ieņem savu vietu, bet tev ir dots iespējas, jebkuru no viņiem aizsūtīt tālāk pie čempiņiem. Dāmas un kungi, ir ovācija, ko jūs balsojums, par ko jūs... Nedzirdam neko. Sanita, Arvīds, kas vēl nebūs. Nu ir, pilnīgi... Nē, pagaid, daram savādāk. Tagad sāksim ar publiku, jā, tātad, kurš ir par to, lai Arvīds būtu? Anna? Sanit? Vladislavs? Bet tu nosaki pati pēc savām domām. Arvīds vai Sanita? Tātad tev maiņa. 5, 4, 3, 2, 1, un tava maiņa ir... Es teikšu Arvīds. Arvīds cēlēs, dāmas un kungi! Arvīds, cik jauki! DJ, lieliski dziesma, DJ. Paldies, šī ir īstā dziesma. Lūdzu, Arvīd. Bet, nu, skatītājs simpātija mums pienākās. No augšas ziņu gaidu. Austiņā, tā ir. Mums ir... Tas ir Ainārs Miglēks! Un lūdzu, Ainārs Oznolēks, lūdzu, tev arī dāvanu karti no Ginsbuda Rīgas 100 eiro vērtībā. Var vēlāk, Ainār, jūs vairāk līdzutēji šeit. Bet tiem, kas diemžēl netika, jums ir balvas no On Air kafejnīcas. Lūdzu, arī studijā balvas. Un zied no Ziedu salā un Erantes zied mūsu žūrijai. Jā, ovācijas, jūsu ovācijas. Arī tev Buča un ziedi no Ziedu salā un Erantes ziedi. Bet ar jums, mīļie TV skatītāji, jau nākamā nedēļa mazais fināliņš. Tas ir mazais fināliņš, pēc kuras sekos jau lielai... Es atvainojos, šī laikam tavējā. Lūdzu. Pēc kuras sekos lielais grand finālo, kurā te mēs uzzināsim, kurš kļūs par lielo karaokas TV čempionu Latvijā. Tādēļ aplausiem atvad dziesmu, DJ slēdz, un mēs jau tiekamies nākamā nedēļa. Un mēs dziedam visu kopā. Žūri arī nāk. Hei! Un griežam skaļāk.